Biedrība klubs Verta šogad īsteno projektu Es zinu, es varu, es daru. Projekta mērķis aktivizēt cilvēkus ar invaliditāti, lai viņi kļūtu pēc iespējas aktīvāki un zinošāki. Projekta laikā dosim padomus par dažādiem palīglīdzekļiem un citām lietām, kas var pilnveidot cilvēku ar invaliditāti ikdienu. Šoreiz mēs atrodamies netālu no Rīgas centrālā veloceliņa, nevelti, jo mēs izmēģināsim kādu jaunu palīglīdzekli, kas saistīts ar to. Pasaulē tas nav nekas jauns, bet Latvijā gan tādu nav daudz, un man ir tas gods tādu izmēģināt un parādīt jums, kā tas darbojas. Man bija iespēja izmēģināt šo palīglīdzekli brīvdienās dažas dienas. Galvenais, kas jau jāņem vērā, ir, ka, ja tādu kāds iegādājas, tad noteikti viņu nevarēs lietot uzreiz, viņš ir jāpielāgo un jāpieregulē katra ratiņkrēslam īpaši. Kas mums personīgi aizņēma nemazums laiku, bet viss beidzās veiksmīgi, un tāpēc vajadzētu būt, ka es varēšu viņu tagad piestiprināt bez īpašas aizķeršanās. Stiprinājumi ir divās vietās. Šobrīd viņš stāv stabili uz zemes, jo viņam ir tās kājiņas. Tātad vispirms viņš piestiprinās pie rāmjām ar 2 skrūvēm. Tātad ļoti stingri jāpiestiprina šie te. Tad tālāk ir ekstrēms manevrs ar pacelšanos. Un paceļamies. Nofiksējam. Vēlreiz, kārtīgāk. Galvenais ir drošība. Tā, re, paceļam. Tā, es esmu zirgā, ričukā. Šis ir tiešām kā īsts velosipēds. Esmu pilnīgā sajūsmā par šo agregātu. Te ir ātruma pārslēgšana, un tad ir arī pat zvaniņš, ko es arī patiesībā izmantoju, jo, kā jau es teicu, gabarīti ir nedaudz lielāki kā parastajam velosipēdam, līdz ar to tad tas zvaniņš ļoti labi nodara, tad cilvēki var paiet malām. Un tepat ir ļoti svarīga lieta kā lukturītis. Var braukt arī naktī. Šis modelis ir universāls, ir padomāts tā, lai to varētu pieregulēt visiem ratiņkrēsliem, maksimāli. Gan ar kaut kādām šaurākām trubām, platākām. Šeit var arī regulēt šo platumu uz platāku, šaurāku ratiņkrēslu. Un te arī viss kaut kas skrūvējas un regulējas, ko mēs ļoti cītīgi regulējām un skrūvējām, līdz sapratām, kā der vislabāk. Tad braucam! Ir ļoti laba sajūta, kā jau iepriekš es rādīju arī to 5. riteni, kad var braukt pa kaut kādiem nelīdzenumiem, pa bedrēm un nav jāuztraucas par to, vai neieķersies. Priekšējie mazie ratu ritenīši var vienkārši pārvarēt visādus šķēršļus, kas sniedz neizsakām brīvības sajūtu. Un ātrums, matos vēšķis, tiešām tas, ko nevar ikdienā izbaudīt ar ratiņkrēslu. And I wonder, yes I wonder, will I see you again? And I wonder, yes I wonder, will I see you again? Šis velosipēds tomēr vairāk paredzēts līdzinām virsmām un arī kaut kādiem tādiem sagumiem, kas tomēr ir cietāki. Pa smiltīm nevar pabraukt, jo spolē tas priekšējais ritenis. Un, kā es izmēģināju šo velosipēdu, kad es viņu izmēģināju pirmo reizi, tad bija tādas dažas grūtības tikt kaut kādos nelielākos kalniņos augšā. Bet patiesībā pirmais, kas ir jāpārbauda, varbūt ir jāpārregulē cits ātrums. Tas ļoti daudz ko dod. Un liels pluss ir tas, ka reizē arī ar to, kad ir uzlikts šis velosipēds, var izmantot arī parastos ratiņkrēslu riteņus un manevrēt ar tiem. Un tad es tiešām arī izmantoju šo te opciju un uzstumjos, piemēram, kalnā ar ratiņkrēslu palīdzību. Šis te jau pieminētais veloceliņš Rīgā ir diezgan gluds un līdzens. Es domāju, ka mēs varēsim mierīgi par to pavizināties, tā kā mēģinam. Šo te brīvības sajūtu dod tas, ka tu vari braukt ar visiem citiem velosipēdistiem. Patiesībā, braucot ar šo te velosipēdu, es atceros, ka es braucu nevis 2. reizi, bet jau 3. reizi. Jo 1. reizi es braucu pirms vairākiem gadiem ārzemēs. Tā bija rehabilitācijas izstāde.
Un toreiz man ļoti iepatikās, un man bija tā sajūta, ka es nekad ar viņu vairs nevarēšu braukt, jo viņš tiešām bija ļoti dārgs. Bet ir noticis kārtējs brīnums, un ir piepildījies mans sapnis, un es atkal braucu ar šo te velosipēdu, kas paredzēts cilvēkiem, kas varētos ratiņkrēslā. Un kā jau es minēju, un vēlreiz es varu apstiprināt to, ka tas velosipēds dod maksimālu brīvības sajūtu. Vienkārši fantastiskas emocijas, kuras ikdienā ratiņkrēslu noteikti nevar dabūt. Un tu vari braukt kopā ar saviem draugiem, ar velosipēdiem un justies tiešām kā visi pārējiem. Tas ir tik svarīgi.